19 gadus jauns puisis, ļoti aktīvi trenējās vairāk kā 4-5 reizes nedēļā. Izdevās esam panākt, viņš ļoti motivēts, jauns cilvēks un paskatīsimies, kā viņš veiksies finālā. Sildamies! Vairs nav daudz atlicis! Zaļais karogs, finālbrauciens, vārds sāktiem! Un visi iespējami varianti. Ne, Vīlīs ir Eiropiešiem, Ratinens ir Somiem. Aiziet! Vladimir Petrov, Baltkrievijā! Lūdzu, pārapakaļ uz sēdekļa vietā! Nostājās iekšpusē cirkulis! Turpinās, bez kļūdām! Tūpus sēdus, rāpus, nu kā vienmēr! Un 50-50 noslēgumā cirkuļos, jā, bez kļūdām! Mazliet kāja. Nu, skatīsimies. Hold. Switcha. Apgriežās uz savu motociklu un kas mums tagad būs? Rāpsies apstāšanai. Optiesturē kājiņu un tiešām neizdodas nomainīt pozīciju uz savu motociklu. Un Haičērs, tiek ieņemts Haičērs. Aiziet. Topīs. Jā, bez kļūdas. Aiziet Mika. Kājas pārpas stūri, tātad augstu beņķis. Ja Kīņģuļu beņķis ir ieņemts, atpakaļ tagad vietā. Turpinās brauciens un jūs atbalstiet Vladimiru. Kontrole tikai pēdās. Visi motociklu kontrole. Atpakaļ uz bākas, tagad vairs nekas netiek kontrolēts, tikai stāvēt. Haičēr, cirkulīši prieciņā, vienu opciju palaiž vaļā, un uz otru pusi. Lieliski. 50-50. Turpinās trīs cirkuļi, un uz otru pusi. Jā, 50-50. Pozīcija netiek mainīta, un pārkāpja atpakaļ. Izējas pozīcija. Maz panikaps. Un tā pēdējā Atbalstam. Nepilnu minūti vēl, tikai mēs redzēsim šo lielisko Baltkrievijas stanteri. Atbalstam. Vladimir Petrov no Baltkrievijas. Četras minūtes ir uzstāšanās vienam braucējiem. Un jau pēc 2 braucējiem mēs sagaidīsim šeit laukumā Jāni Rozīti, kas ir neatšaubāms šobrīd stanta tēvs Latvijā. Kurš pēdējais 10 gadus ir valsts laukuma, atbūt jauns viņš, tad viņš iznāksā. Un gan viskaļākās ovācijas. Un lūdzu, finiša izskaņā stopīs ar vienu roku. Aplausi!